2022. gadā valsts apmaksātu paliatīvo aprūpi saņēma vien 12,000 pacientu. Tomēr valsts kontroles revīzijā secināts, pacientu skaits, kam būtu nepieciešams šis pakalpojums, ir gandrīz 2 reizes lielāks. Valsts kontrole norāda, ambulatorie paliatīvās aprūpes pakalpojumi ir kritiski nepietiekami. Lai saņemtu paliatīvās aprūpes pakalpojumus, šobrīd slimnīcās nonāk arī tie pacienti, kuriem nav nepieciešami sarežģīti izmeklējumi un manipulācijas, tādējādi noslogojot slimnīcas. Latvijā slimnīcās paliatīvās aprūpes un cita profila nodaļās kopumā ievietoti 50% paliatīvās aprūpes pacientu. Šobrīd valstī mums viss ir otrādi. Pie nēsošiem pakalpojumiem mums pacienti gribot, negribot, vajag, nevajag, nonāk slimnīcās. Ja cilvēkam ir slikti un citur viņam iespēja nav, slimnīcas nevienam atteikt nevar. Principā mēs no valsts puses skatoties, mēs noslogojam slimnīcas tur, kur to varētu arī nedarīt, un slimnīcas pakalpojums ir visdārgākais pakalpojums, līdz ar to mēs kā sabiedrība par to vēl arī samaksājam dārgāk. Un, protams, ka vienmēr būs pacienti, kuriem vajadzēs slimnīcas pakalpojumus, un tos noteikti arī viņiem nodrošinās, bet tas lielais uzdevums ir strādāt ar ambulatoro pakalpojumu attīstību. Valsts kontrolē norāda, lai uzlabotu paliatīvās aprūpes sistēmu, Veselības ministrijai vispirms nepieciešams ievākt precīzus datus par paliatīvās aprūpes vajadzībām valstī, jo šobrīd ministrijas rīcībā ir tikai dati par pacientiem, kuri šādu pakalpojumu jau ir saņēmuši. Tāpat nepieciešams arī apzināt slimnīcu iespējas nodrošināt paliatīvās aprūpes pakalpojumus, kas ir būtiski reģionālajai pieejamībai, un izstrādāt konkrētas vadlīnijas. Nav nekur pateikts, kas tam paliatīvās aprūpes pacientam pienākas un ko pakalpojumu sniedzējiem viņam ir jānodrošina. Tas, kas ir sevišķi, tas attiecās kaut vai, piemēram, uz tiem pašiem paliatīvās aprūpes kabinetiem. Tur nav pateikts, kādiem speciālistiem ir jābūt. Tur atšķirās vienā vietā. Varētu būt onkologs, vai tur varētu būt paliatīvās aprūpes speciālists, vai tur varbūt ir kāds psihologs. Nav kārtības, ne tur darba laiks, nekas tam līdzīgs, kāds tas apjoms, kas ir jāsniedz, un līdzīgi ir arī slimnīcās. Īstenojot valsts kontroles revīzijā sniegtos ieteikumus, paliatīvo aprūpi pirms nāves varētu saņemt vismaz 69% pacientu. Attīstot viņiem piemērotāko un izmaksu ziņā efektīvāko ambulatoro paliatīvo aprūpi, samazināsies slimnīcu noslodze, hospitalizējot ne vairāk kā 20% paliatīvās aprūpes pacientu. Anna Paula Punkstiņa, RTV.